Šādi izskatās visi 3 Oakley starpūdens irigātori. Šis te ir pats lielākais, W10. Viņam ir 5 dažādi tīrīšanas režīmi, viņu uzlādē pa taisno ar USB-C. Šo lentīti rokturīti var noņemt nost, ja nepatīk, un ikdienā ūdeni viņam rekur vienkārši attaisa, uzpildu un lieto. Uzgaļi pilnībā rotē uz riņķi, komplektā 2 dažādi jau ir iekļauti, un arī šo apakšējo bačaku var noņemt nost, lai viņu vieglāk būtu iztīrīt. Tad ir otrs variants, kurš ir šis te, kurš arī strādā tieši pēc tāda paša principa kā šis te, vienkārši vairāk paredzēts ceļojumiem. Ikdienā viņam rekurētais vaļā vāciņu, viņu var uzpildīt un kurš tā te viņu izvelk ārā, iepild ūdeni, lieto. Tad, kad braucam ceļojumā, aiztais ciet, un starp citu šito uzgalu var noņemt nost un ielikt iekšā šeit ūdens rezervārā no otras puses, jo to ūdens rezervāru var pilnībā arī noņemt nost, un viņu arī uzlādē tieši tāpatās ar USB-C lādētāju, un viņam savukārt ir 3 dažādi intensitātes līmeņi. Un pats mazākais ir šis te, AirPump A10 saucās. Viņš ir arī dārgākais, viņš maksā 54 eiro, bet viņš savukārt jauc gaisu kopā ar ūdeni, tāpēc viņam tas ūdens rezervārs ir ļoti, ļoti maziņš, jo katrs tas šāviens sastāv tikai no 2% ūdens un 98% gaisa. Viņam tāpēc ir 3 dažādi intensitātes līmeņi, un šo uzgalu arī var noņemt nost, attaisa kur ūdens vāciņu, iemet viņu tur iekšā, tad viņš paliek vispār ļoti mazs, kompakts, un viņi arī tāpatās kā viss pārējās, ja kur ir vāciņš, attaisa vaļā uzlādē ar USB-C lādētāju, tieši tāpatās kā mobilo telefonu.